1. Aleluja! Aleluja! Šodien pirms dievkalpojumu sākšanas lasīsim Dieva vārdu no 19. psalma, sākot ar 8. pantu. Šeit ir rakstīti tādi vārdi. Tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apgaismo acis. Bijība tā kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. Tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts, tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais, tecinātais medus no šūnām. Daudz strādājot ikdienā, es domāju, neviens nav paslēpts no tā, ka mēs redzam, ka līdzcilvēki apkārt ap mums katrs meklē laimi, piepildījumu dvēselē, un Dieva vārds šeit saka tik skaidri, tā kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Ja? Un tikai Dievs to spēj, un lai Dievs dod, ka mums pietiktu drosme, ja, tiem, kas meklē, pateikt, klausies, nekur citur, bet tikai vienīgi Dievs var atspirdzināt. Ja? Un šeit rakstīts tā, kad, zelts, ja, mēs visi zinām, dārgmetāls, ja, lieta, ko tik ļoti īpaši meitenes, bet, es domāju, ka arī viena daļa puišu, ja, tik ļoti gribās, ja, zelta gredzenu, zeltu ielikt uz pirksta, ielikt ausīs, ja, ķēdē pakārt dažs labs, ieskaitot mani var, ja, bet Dieva vārds saka, ka Dievs pats, ja, tā kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni, tie ir jaukāki nekā zelts. Tie ir dārgāki nekā zelts, Dieva vārds pats. Interesanti tās salīdzinājums, ja? Lai tā ir mūsu bagātība. Un šodien, kad mēs esam Dieva namā, savas valsts gada dienas burtiski jau priekšvakarā, ja? Dažs labs jau ir svinību runas norunājis, un es biju ļoti pārsteigta klausīties, cik daudz šajā pasaulē ir skaistu dzejoļu, kas par Dievu runā. Ja, deklamē pilnīgi neticīgi cilvēki, deklamē dzejoļus par Dievu un domā, ak, Dievs, kungs atklāja, ka tas ir ne tikai vārds, bet tu esi dzīvības vārds. Ja, mēs ieliksim šo dievkalpojumu Dieva rokās, un lai Dieva vārds to pagodināts mūsu vidū. Mums šodien ir brīnišķīgs viesis, Alvi mēs nemaz tik ļoti bieži neredzam, tāpēc vēl jo vairāk prieks, ka tādā īpašā reizē, ja, kad mēs varam lūgt par savu zemi, kad mēs varam iestāties par savu zemi, un mēs noteikti to arī darīsim dievkalpojuma laikā, bet pirms mēs to daram, un kamēr meitenes nāk šeit priekšā, mēs lūgsim Dievu, ja? Debes Tēvs, kungs, mēs nākam ar pateicību. Dievs, ar pateicību Tavu vaiga priekšā, kungs, ka Tu mums devi tādu iespēju šodien būt sava nama pagalmos, Dievs, un pāri visam, kungs, ka Tu pats esi mūsu vidū, Dievs. Debes Tēvs, kungs, un mēs šodien visu, ko mēs darīsim, dziesmās, lūdzot, slavējot, pielūdzot, godinot, Dievs, Dievu vārdu sludinot, kungs, mācot, Dievs, mēs gribam darīt no visas savas sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli, mīlestībā, pateicībā, Dievs, par savu zemi, ko Tu mums esi devis, kungs, par miera debesīm, Dievs, kas šodien ir pāri mums, kungs, par Tavu apsardzību, Dievs,
debes Tēvs, par tavu gādību, Pestītāja kungs, par to, ka mums ir šodien Dievs daudz vairāk nekā daudziem citiem šeit virs šīs zemes. Dievs, debesu Tēvs, kungs svētī. Dievs svētī mūs sava nama pagalmos, kungs, lai patiešām, Dievs, mēs topam stiprināti. Dievs, ka tu vari pats runāt uz mums, pamācīt, Dievs, un ja kādam vajag arī pārmācīt, Tēvs, tavās rokās, Dievs, debesu Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen, āmen, lai Dievs svētī slavējot. Un arī tu, kas šeit esi šodien, lai kā tur nebūtu, Dievs redz to situāciju, kurā mēs atrodamies. Dievs zina tavu sirdi, un Dievam ir ceļš, kā tevi vest arī tālāk. Un ja kaut kas tur nav bijis, viena no Dāvida dziesmām saka, ka mani kauli manī žuva, kamēr es to savu sirdi neizkratīju Dieva priekšā. Jā, bet es nācu Dievu priekšā, es izkratīju savu sirdi. Dievs piedeva, Dievs atspirdzināja, stiprināja, un tieši tāpat arī mēs šodien, katrs ik viens, lai Dievs iepriecina un stiprina jūs. Amen. Es veros augšu, tur uz kalniem, kur manā glābšana. Tā nāk no tevis, debes valdniek, es zemes radītāj. Es veros augšu, tur uz kalniem, kur manā glābšana. Tā nāk no tevis, debes valdniek un zemes radītāj. Man esi vajadzīgs, tu mana cerība un lūgs mani alnīgā. Uz tevi gaidu, kungs, nāc mani atbrīvo un ieved dzīvībā. Man esi vajadzīgs, tu mana cerība un lūgs mani alnīgā. Uz tevi gaidu, kungs, nāc mani atbrīvo un ieved dzīvībā. Es veros augšu, tur uz kalniem, kur manā glābšana. Tā nāk no tevis, kungs, tā nāk no tevis, debes valdniek un zemes radītāj. Man esi vajadzīgs, tu mana cerība un lūgs mani alnīgā. Uz tevi gaidu, kungs, manā
redzi, ko tas kungs ir darījis man, nāc un redzi. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man, ja man. Viņš mani glāba, mani manīja, visu manu dzīvi apkārt apgriezā. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man, nāc un redzi. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man, nāc un redzi. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man, ja man. Viņš mani glāba, mani manīja, visu manu dzīvi apkārt apgriezā. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man, nāc un redzi. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man, nāc un redzi. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man, ja man. Viņš mani glāba, mani manīja, visu manu dzīvi apkārt apgriezā. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man, viņš mani glāba. Viņš mani izglābā, viņš mani izglābā. Manu miesu dziedināja, manu prātu atjaunoja. Viņš mani izglābā, viņš mani izglābā. Manu miesu dziedināja, manu prātu atjaunoja. Viņš mani izglābā, viņš mani izglābā. Manu miesu dziedināja, manu prātu atjaunoja. Viņš mani izglābā, viņš mani izglābā. Manu miesu dziedināja, manu prātu atjaunoja. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man, nāc un redzi. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man, ja man. Viņš mani glāba, mani manīja, visu manu dzīvi apkārt apgriezā. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man, nāc un redzi. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man, nāc un redzi. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man. Viņš mani glāba, mani manīja, visu manu dzīvi apkārt apgriezā. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man. Nāc un redzi, ko tas kungs ir darījis man. Kristu, tu mans gods, mana lielā debes balva. Cits nekas šai pasaulē mani nespēj piepildīt. Kristu, tu mans gods, mana lielā debes balva. Cits nekas šai pasaulē mani nespēj piepildīt. Kad blakus tu man spēku dod,
kas vajadzīgs man viss ir tevī, kas man ir vajadzīgs. Amen, 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 amen. Viss, kas tev ir vajadzīgs, viss, kas tev ir vajadzīgs, tas attiecās uz visām tavas dzīves jomām, uz dvēseles lietām, uz garīgām lietām, uz fiziskām lietām. Tas viss Kristu ir piepildīts. Tas viss Kristu ir piepildīts. Tas kungs ir šajā vietā, Dievs, debes tēvs. Kungs, tu vien zini, Dievs, tu vien zini, kas katram ikvienam no mums šajā vietā ir vajadzīgs. Dievs, un pestītāji tavs vārds saka, Dievs, ka viss tevī ir piepildīts. Dievs, tevī ir viss, kas mums ir nepieciešams šai dzīvei. Dievs, debesu tēvs, tava roka ir pār mums, Dievs. Tavs gars mājo mūsos, Dievs, kas vada mūs pa šo dzīvi, Dievs, un kas ir devis visu, Dievs, lai mēs aizsniegtu mūžību. Dievs, paldies tev par to, tēvs. Kungs, un vēl viss pārējais pa ceļam, Dievs, viss, kas ir nepieciešams, Dievs, šī piemetamā daļa, Dievs, arī tu to visu zini un redzi, kungs, tevī, Dievs, tikai tevī, kungs, pestītāji, tikai un vienīgi tevī, Dievs, mūsu veselība, mūsu ģimenes, Dievs, debesu tēvs, mūsu darbi, Dievs, un viss, kas ir ap mums, mūsu draugi, Dievs, tuvākās lietas, Dievs, viss tavās rokās, kungs, pestītā Jēzu Kristu svētī savu tautu, Dievs, svētī katru ikvienu, kungs, mēs vēl vienu reizi dziedāsim, ka viss ir piepildīts tajā kungā, un lai kāda būtu tava vajadzība, tad ver savu muti vaļā un ver savu sirdi vaļā, un saki, kungs, tu to redzi, un tu to zini, un Dieva vārds saka, ka nav tāda lieta, kas tam kungam nebūtu neiespējama. Ieliec to Dieva rokās, atstāj to Dieva ziņā, un gan vadīs tas kungs, un gan izvedīs tas kungs, gan pacels tas kungs un stiprinās tas kungs. Amen, amen, amen. Viss Kristu piepildīts, viss Kristu piepildīts, kas vajadzīgs man viss ir tevī, kas man ir vajadzīgs. Viss Kristu piepildīts, viss Kristu piepildīts, kas vajadzīgs man viss ir tevī, kas man ir vajadzīgs. Viss Kristu piepildīts, viss Kristu piepildīts, kas vajadzīgs man viss ir tevī, kas man ir vajadzīgs. Es esmu lēmis tev sakot, Jēzu, un negriezīšos atpakaļ. Es esmu lēmis tev sakot, Jēzu, un negriezīšos atpakaļ. Tuvie un mīļie, Dievs, mūsu vīri un sievas, Dievs, mūsu bērni, darba kolēģi, Dievs, mūsu tauta, kungs, kura svinēs nu jau savu 106. gada dienu, Dievs, kungs, tavās rokās, Dievs, tavās rokās, Dievs, kungs, mēs esam maza tauta, pestītāji, un kungs, mēs lūdzam Dievs svētību savai tautai, kungs, mēs lūdzam svētību, Dievs, mūsu vadībai, valdībai, kungs, gudrību, dievišķu saprašanu lietās, Dieva bijību sirdī, kungs, un arī augstākās amatpersonas, Dievs, viņi arī ir tikai cilvēki, kungs, kuriem ir vajadzīga glābšana un pestīšana, Dievs, un kad tagad šajā laikā, kungs, kad tik daudzi dzied, Dievs svētī Latviju, kungs,
Pieskaries, Dievs, slāpstošām sirdīm, kas tevi meklē, kungs, un atklājies, Dievs, tā kā tu mums katram ikvienam savā laikā esi atklājies, Dievs, tik dažādās tajās dzīves situācijās, kungs. Debesu Tēvs, svētī mūsu zemi, kungs. Dievs, svētī visas paudzes, Dievs, svētī sirmgalvjus, kungs. Svētī jauniešus, svētī bērnus, Dievs. Kungs, kad šī pasaule piedāvā tik daudz visādas lietas un izklaides, Dievs, un aiz tā visas tavu tukšums, kungs, jo tikai tu, Dievs, tikai tu spēj dvēseli iepriecināt, Dievs, tikai tu spēj mieru dot, kungs, tādu mieru, kā nekas šai pasaulē nespēj dot. Kungs, un mēs šodien, Dievs, ar tādu pazemīgu sirdi, Dievs, nākam tava vaiga priekšā, kungs, un mēs lūdzam. Dievs, svētī mūsu zemi, Latviju, kungs. Svētī, Dievs, ka patiešām tavs gars, kungs, vēl daudzos atrod mājvietu, Dievs, kad ļaudis tom svētīti šajā zemē, kungs, ka mēs kā tauta esam svētīti un no tevis sargāti, Dievs. Kungs, ka patiešām atmodas gars ienāk mūsu dievnamos, Dievs, mūsu ģimenēs, kungs. Dievs, daudzi jau gadiem lūdz un aizlūdz, kungs. Dievs, un es tev pateicos, kungs, tavs vārds saka, kas lūdz, tas saņem, kungs. Un būs viena diena, Dievs, kad skanēs gaviles, kungs, kad nāks izmaiņas, Dievs, ka tieši tā kā mēs dziedam, kungs, tu dzīvi apgriezīsi otrādi, kungs, un paši nespēsim noticēt, kungs, ka ir atnākusi atbilde uz mūsu lūkšanām, Tēvs. Paldies tev, kungs. Dievs, svētī mūsu jauniešus, kungs, svētī mūsu bērnus, Dievs. Debesu Tēvs, svētī to, kas godam strādā, Tēvs, kungs, kas dienu no dienas pilda, Dievs, savus pienākumus, kungs, un rūpējās par ģimenēm un namiem, kungs. Svētī, Dievs, mēs šodien lūdzam, kungs, svētī mūsu zemi, Tēvs, mūsu Latviju, kungs. Lai tava svētība, Dievs, dos pāri pār to, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Atver acis man, lai redzu tavu spožumu, vaigu vaigā atjaunos tevi. Kungs, atver sirdī tevis vienmēr atgriežos, manā dzīvē nāc, savas mīlas spēkā. Tuvāk tev, aizvien tuvāk vēl.
tavas mīlas spēkā. Uz taviem spārniem, kungs, tavā garā Dievs, tavas mīlas spēkā. Dziedāšanas laikā mēs kalposim tam kungam ar to, ar ko mēs esam svētīti mūsu makos, un māsa Baiba man rāda augsti paceltas aploksnes, tātad joprojām vēl ir iespēja 3 nedēļas, jā, 3 nedēļas man Iluta saka, priekšā vēl ir iespēja ziedot gan Ukrainai, jā, gan Ugandai, jā, un katrs pēc savām spējām, viennozīmīgi. Tikai un vienīgi, jā, un lai Dievs jūs svētī, ziedojot. Un pēc šīs dziesmas, ja ir kāds no jums, kas grib apliecināt vai padalīties ar to, ko Dievs ir darījis jūsu dzīvē, jums ir iespēja, un lūdzu nekautrējieties. Ir labi tam kungam pateikties un dziedāt tavam vārdam tu visaugstākais. Paust rītos tavu žēlastību, naktīs tavu uzticību. Ir labi tam kungam pateikties un dziedāt tavam vārdam tu visaugstākais. Paust rītos tavu žēlastību, naktīs tavu uzticību. Ir labi tam kungam pateikties un dziedāt tavam vārdam tu visaugstākais. Paust rītos tavu žēlastību, naktīs tavu uzticību. Ar arfas melodijām skaistām, ar citāra smaigajām skaņām. Paust rītos tavu žēlastību, naktīs tavu uzticību. Ar arfas melodijām skaistām, ar citāra smaigajām skaņām. Paust rītos tavu žēlastību, naktīs tavu uzticību. Ir labi tam kungam pateikties un dziedāt tavam vārdam tu visaugstākais. Paust rītos tavu žēlastību, naktīs tavu uzticību. Ar arfas melodijām skaistām, ar citāra smaigajām skaņām. Paust rītos tavu žēlastību, naktīs tavu uzticību. Ar savu roku darbu mani iepriecini, es dziedāšu par taviem darbiem liels. Cik lieli tavi darbi, kungs, cik ļoti dziļas tavas domas. Ar savu roku darbu mani iepriecini, es dziedāšu par taviem darbiem liels. Cik lieli tavi darbi, kungs, cik ļoti dziļas tavas domas. Ir labi tam kungam pateikties un dziedāt tavam vārdam tu visaugstākais. Paust rītos tavu žēlastību, naktīs tavu uzticību. Ar arfas melodijām skaistām, ar citāra smaigajām skaņām. Paust rītos tavu žēlastību, naktīs tavu uzticību. Padalieties, cik Dievs ir bijis labs jūsu dzīvē. Ja? Māsa Baiba? Dievs nemaz savādāks nevar būt, kā tikai labs. Jūs jau zināt, ka es
pagājušo nedēļu bija stipri saslimusi. To jau laikam vēl var just. Bet pateicoties jūsu visu lūkšanām, manām lūkšanām, Dievs mani dziedināja. Un es esmu tik pateicīga, ka es šodien varu būt starp jums. Paldies, debes Tēvam. Paldies viņam. Āmen! Āmen! Vai ir vēl kāds? Ar varu nevienu nespiedīsim, ja? Tad dosim brālim Alvim iespēju sludināt Dieva vārdu, lai Dievs tevi svētī. Ja? Mums ir patiesa prieks, ka tu atkal esi pie mums. Un ieliksim Dieva rokās, ja? Un mēs tad teiksim ar jauniešiem, dosimies uz svētdienas skolu. Vai paliksim šeit? Nevar saprast. Paliksim šeit. Mārīte, jūs paliekat? Jūs paliekat? Labi. Jā, droši, Alvi. Patiesībā apusējos arī priecājos būt pie jums šodien, jūsu vidū, jūsu draudzē. Jā, pirms es varbūt sludinu, vēl pielūkšu Dievu. Jā, pielūksim Dievu kopā. Halleluja, kungs, es tev pateicos, Jēzus, par iespēju būt Tēvs, stāvēt tavā namā, Tēvs, un es lūdzu, mans kungs, Jēzus, kungs, ka tu tiešām runā savu vārdu, kungs, runā savu vārdu uz mani, runā savu vārdu caur mums, Tēvs, mani, un runā, kungs, katru sirdī, kungs, ka mūsu sirds ir atvērta šodien tavam vārdam, Tēvs. Es lūdzu, kungs, dari savu darbu šodien šajā vietā, Tēvs. Un es lūdzu, kungs, tiešām tu nāc un kalpo, Jēzus, kungs. Es lūdzu, lieto, Tēvs, gar dāvanas, kungs, lai, Tēvs, tas nav kaut kādā manas celšanai, bet Dievs, lai kalpot šiem ļaudīm, Tēvs. Es lūdzu, kungs, tu, Jēzu, kalpo šiem ļaudīm. Tu zini, ko katram vajag, Dievs. Tu zini, ko katrs varbūt šodien sagaida no tevis, kungs. Es lūdzu, mans Dievs, ka tu, Dievs, runā, ka tu pieskaries, ka tu dziedini, ka tu atbrīvo, ka tu dari savu darbu mūsu vidū, ka tu dari savu darbu mūsu sirdīs, ka tu dari savu darbu mūsu dzīvē šodien, Tēvs. Mēs gribam skatīt un redzēt, baudīt, kungs, cik tu esi labs, redzēt tavus darbus, redzēt tavu varenību šodien šajā vietā. Atklājies tu, kungs, pagodini tu savu vārdu, Jēzus, lai tev viss gods, lai tev visa slāva, lai tu esi paaugstināts mūsu vidū, Jēzus vārdā. Amen. Amen. Jā. Šodien man ir tāda privilēģija būt pie jums, teiksim tā, pirmsvētku dienā, jo jūs jau droši vien visi zinat, mums ir šajā rītā mums ir svētki. Rītdien ir Latvijas neatkarības pasludināšanas, proklamēšanas diena. Šajā dienā tika pasludināts, ka Latvija ir patstāvīga, neatkarīga valsts. Un iepriekš mēs bijām, kā valsts, mēs bijām pakļauti zem padomju varas, zem citu valdības ietekmes. Un savā ziņā šo neatkarību viņi varētu arī dēvēt par brīvību. Un šodien mēs varam atcerēties un mēs varam pateikties Dievam par brīvību, kas mums ir dot kā zemē, kā tautai, kā valstī. Un patiesībā man tā kā arī dēļ saistīt arī man līdzīgi šodien vārds ir. Un es vienkārši arī saskatu tādas līdzības un vecajā derībā es redzu arī tādu ļoti līdzīgu stāstu, kur Dieva tauta, viņi bija gadiem apspiesti, viņi bija gadiem vergi Ēģiptē. Un viņi gadiem vergoja eģiptiešiem. Viņi bija pakļauti tiem un viņiem nebija savas brīvības. Viņiem nebija nekādas savas teikšanas, un viņi bija atkarīgi no šīs Ēģiptes varas. Jā, varētu teikt, viņi bija apspiesti. Un, bet Dievs sūtīja Mozu, lai atbrīvotu Dieva tautu no šīs verdzības. Un Dievs lika Mozum, jeb Dievs caur Mozu darīja daudzas zīmes un brīnumus faraona priekšā, kura sirds bija gadiem nocietināta, un kurš ilgi neatlaida šo Dievu tautu. Bet vēlāk Dievs caur Mozu viņš izved tomēr šo Dievu tautu no Ēģiptes verdzības. Un es saskatu to līdzību arī tajā, kad tāpatās, kā Dievs sūtīja Mozu, lai atbrīvotu Dievu tautu tajā laikā Ēģiptē, tāpatās Dievs sūtīja savu dēlu, Jēzu Kristu,
lai atbrīvot mūs no garīgas verdzības, no grēka verdzības, no grēka varas. Jo mēs bijām pakļauti vēlnam, mēs bijām grēka vargi. Mēs nebijām brīvi. Un es gribu nolasīt kādu raksturvietu Romiešiem 6, 17 līdz 23. Romiešiem 6, 17 līdz 23. Bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībā, kurā esat mācīti, un no grēka atsvabināti, kalpojat taisnībai. Es runāju cilvēcīgi jūs cilvēcīgās vājības dēļ, jo tāpat kā jūs sanāk savus locekļus bijāt nodevuši par vergiem netikumībai un netaisnībai, kalpodami netaisnībai, tā tagad nododiet savus locekļus par kalpiem taisnībai, lai kļūtu svēti. Jo kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai. Kāda bija jūsu toreizējā dzīves augļi? Tādi, par kuriem tagad jākaunās. Viņu gals ir nāve. Bet tagad, kad jūs esat atsabināti no grēka, jūs esat kļuvuši par Dieva kalpiem. Jūsu iegums ir svētapšana un tās gals mūžīgā dzīvība. Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Amen. Jā. Mēs šodien esam atsvabināti, mēs esam darīti brīvi Jēzu Kristu. Un patiesībā arī tā Ēģipte, viņa varētu teikt savā ziņā simbolizē tādu grēcīgumu, grēku, tā simbolizē pasauli, tā simbolizē elgdievību, izvirtību un tādu verdzības vietu. Un arī mēs garīgi, mēs paši sevi no tā nevarējām atbrīvot. Mēs nevarējām sevi no tā izglābt. Mums bija vajadzīgs kāds glābiņš, mums bija vajadzīgs kāds glābējs. Un kā Dieva tautai, Dievs nodrošināja šo mūzu, tā arī mums Dievs ir nodrošinājis Jēzu Kristu, kurš ir cilvēces glābējs. Jēzus Kristus ir mūsu glābējs. Viņš ir mūs atbrīvojis. Viņš atbrīvoja, viņš atsvabināja mūs un darīja brīvus. Un šodien mēs varam būt patiesi brīvi. Un viņš aizvien arī šodien atbrīvo. Viņš ir spēcīgs šodien atbrīvot arī no jebkādām saitēm, no jebkādām ķēdēm, kas varbūt mūs vēl saista, kas mūs tur, kas mūs nelaiž vaļā. Jo ik viens, kas piesauks viņu vārdu, tiks izglābts. Jēzus ir šis glābējs. Viņš ir cilvēks glābējs. Viņš ir mūsu glābējs. Viņš ir jērs, kurš nes pasaules grēku. Un nāvei, grēkam vairs nav varas par mums. Vergi paši par sevi nevar atbrīvot sevi. Bet ir vajadzīgs kāds, kas izpērk šo vergu. Ir vajadzīga kāda izpirkuma maksa. Jēzus ir tāds pravietams, ka Jēzus nāca, lai dziedinātu sagrauztas sirds, lai pasludinātu apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Pie krusta Jēzus, viņš panāca pilnīgu izpirkšanu par mūsu grēkiem, ar savām dārgajām asinīm. Viņš samaksāja visu pilnu cenu, pilnīgu cenu, un viņš panāca mūžīgu izpirkšanu. Un līdzīgi arī kā mūsu valsts karogā mums ir sarkanbalts, sarkans, un tas savā ziņā arī tā kā simbolizē šīs asinis, ka kāds ir maksājis, kāds ir samaksājis cenu par brīvību. Un tāpatās Jēzus, viņš samaksāja savas dārgās asinis. Un caur Jēzus upuru mēs tiekam darīti pilnīgi brīvi. Grēkam nav vairs varas, jeb teikšanas pār mums, mēs kļūstam par jauniem radījumiem Jēzu Kristu. Viss, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns. Redzi, viss ir tapis jauns. Pagātnē vairs nav teikšanas pār mums. Un es redzu arī šajā salīdzinājumā, ka tā kā šeit Dieva tautai, Dievs viņam deva jaunu identitāti. Viņi vairs nebija vairāk vergi, bet viņi kļuva par Dieva tautu. Viņi kļuva par Dieva bērniem. Tā bija viņa jaunā identitāte. Un arī šodien mums ir šī identitāte Jēzu Kristu. Mēs esam kļuvuši par Dieva bērniem un Dieva tautu. Tāpat kā mēs saucam sevi par latviešiem, par Latvijas valsts pilsoņiem,
tāpatās mēs esam kļuvuši par Dieva valstības pilsoņiem. Augstākā, pārākā valstībā. Mums ir debesu tēvī, mums ir debesu zeme. Un kā Dieva vārds arī saka, ka mēs šeit tikai piemērotāji virs zemes. Bet tepat laikā es ticu, ka Dievs mums ir arī nolicis ar mērķi nodomu šajā zemē, ar uzdevumu šeit virs zemes, šajā pilsētā, šajā valstī, šajā laikā. Un ir kaut kas, kas apliecina tādu mūsu piederību. Un Dievs, viņš vairs neraksta baušus uz akmens plāksnēm, bet to raksta uz mūsu sirds plāksnēm. Un es domāju, ka mums ikvienam ir pase, jeb ID karte. Un tas ir kā tāds apliecinošs dokuments, kad mēs piederam konkrētai valstī, mēs piederam Latvijai. Un mēs esam latviešu tauta, Latvijas tautas pilsoņi. Un mums ir šis apliecinājums. Un tāpatās arī Dievs, viņš nedod tādu plastikātu kartiņu, kur ir tāds apliecinājums, ka mēs esam Dieva bērni, ka mēs esam Dieva valstības pilsoņi. Bet viņš liek mūsu sirdī šo apliecību, kas saka, ka mēs esam Dieva bērni un viņš ir mūsu aba tēvs. Un šis Dieva gars mūsos apliecina, jeb varētu teikt proklamē, ka mēs esam Dieva bērni. Un es gribu nolasīt tā sakarā raksturvietu Romiešiem 8, 14 līdz 17. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt aba tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka mēs esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Jo tiešām līdz ar viņu ciešām mēs līdz ar viņu tiksim apskaidroti. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs par mums. Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Jo radība pakļaut iznīcībai nevis aiz savas patiks, bet aiz tā gribas, kas viņai tai pakļaus. Tomēr viņai dota cerība, jo arī pati radība reiz tiks atsabināta no iznīcības verdzības un iegūs savu bērnu apskaidrību un svabadību. Amen. Un kā te jau bija rakstīts, mēs neesam saņēmuši verdzības garu, bet dievbērnības. Dieva gars mūsos apliecina, ka mēs esam Dieva bērni. Un arī šodien mēs varam apliecināt un proklamēt, ka mēs esam Dieva bērni visai šai tumsai, visai spēkiem, visai vēlna varai. Mēs varam apliecināt to, ka mēs esam Dieva bērni. Un kā mēs kļūstam par Dieva bērniem? Es domāju, visi jau arī to zina, bet es nolasīšu Jāņa 3 līdz 7. Ja es atbildēju, patiesi tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Nikodēms saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Ja es atbildēju, patiesi tev saku, ja kas neatdzimst ūdenī un garā, netik tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa un kas no gara dzimis ir gars. Nebīnies, kas esmu tev sacījis, tev jāpiedzims no augšienes. Amen. Tātad Dieva vārds mums saka, ka mums ir jāpiedzims no augšienes, lai mēs kļūtu arī par Dieva valstības pilsoņiem. Līdz ar to Dieva bērns un valstības pilsonis, tas iet tā kā kopā, iet roku rokā. Bērns, kurš ir piedzimis Dieva valstībā, kas ir piedzimis konkrētā valstī. Un jā, arī garīgi mēs esam piedzimuši debesu valstībā. Mēs esam piedzimuši Dieva ģimenē. Varētu teikt, mēs esam tā kā adoptēti Dieva ģimenē. Jo mēs neviens neizvēlējāmies valsti, kurā mēs piedzimsim. Mēs neviens arī neizvēlējāmies vecāki, kādi mums būs, kurā ģimenē mēs piedzimsim. Protams, vēlāk dzīvē mēs varam izvēlēties, kurā valstī dzīvot, kuras valsts pilsoņi mēs varam būt un ar ko veidot savu ģimeni. Bet ar Dievu ir tā, ka jā, mēs izvēlējāmies viņam sekot. Mēs izvēlējāmies viņam piederēt. Tomēr pār par to Dievs izraudzījās mūs. Viņš izvēlējās mūs. Un viņš nāca meklēt un glābt pazudušo. Viņš pieņēma mūs savā ģimenē, savā valstībā.
Un tajā visā, protams, ir vajadzīga arī mūsu ticība. Un, kā rakstīts, ka ticība bez darbiem ir nedzīva, jeb mirusi. Jo no sirds ticības, ir panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana. Bet tāpat laikā tas arī nav no mūsu skriešanas vai gribēšanas vai darīšanas, bet tas ir no Dieva žēlstības. No viņa žēlstības mēs esam kļuvuši tas, kas mēs esam. No viņa žēlstības mēs esam kļuvuši par viņa bērniem. No viņa žēlstības mēs esam kļuvuši par viņa debesu valstības pilsoņiem. Un ja mēs esam Dieva bērni, tad līdz ar to mēs esam arī mantinieki. Un vēl Dieva vārds saka, ka mēs esam kļuvuši par ķēnišķīgiem priesteriem, par svētu tautu. Un es nesen biju Londonā, un tā ir tāda valsts, kur aizvien vēl joprojām varētu teikt, viņi ir tāda diezgan ķēnišķīgi, jo tur valda ķēniņš un ķēniņieni, karalieni, ja? Un es tā domāju, ka šīs zemes ķēniņiem ir kaut kādas savas robežas. Viņi nevar atļauties visu darīt un doties visur, kur varbūt parastie iedzīvotāji. Tiem ir kaut kādi savi likumi un savas normas, bet tiem ir arī savas privilēģijas. Un tie var būt un tie var darīt lietas, ko varbūt parastie ļaudis cilvēki nemaz nevar. Un tāpatās arī mums esot Dieva valstībā, Dievs mums ir nolicis kādas robežas, lai mēs svēti dzīvotu. Lai mūs pasargātu, tas ir par svētību mums. Bet tāpat laikā mēs netiekam taisnoti caur bauslības darbiem, bet tās ir tās robežas, kas mums dotas, lai mēs paliktu šajā Dieva dotajā identitātē. Un Dievs mūs sauc, par ķēnišķīgiem priesteriem, par svētu tautu. Viņš dod mums arī šo identitāti. Līdz ar to arī tās privilēģijas, kas tam seko. Dievs dod mums savu autoritāti. Dievs mums dod savus dāvans. Dievs mums dod savus apsolījumus. Dievs mums dod savu mantojumu. Bet atgriežoties pie Dieva tautas, kur tika izvest no Eģiptes zemes, ko es sāku stāstīt, Dievs veda savu tautu caur tūkstnesi. Un bija tā, ka Dievs bija darījis tik daudz brīnums. Dievs pāršķīla jūru un viņi varēja aizbēgt no saviem pretiniekiem, no saviem ienaidniekiem. Dievs viņiem deva dzert no klints tūkstnesī. Un viņu apģērbs un zandals nesadila. Dievs viņus pabaroja mannu katru dienu no jauna. Un Dievs vēl tik daudz citas lietas darīja viņu dzīvēs. Tomēr viņi bieži aizmirst to, ko Dievs bija darījis. Viņi sāka kurnēt un viņi sāka neticēt. Viņi sāka novērsties no dzīvā Dieva un viņi sāka arī pieķerties elkiem. Un es šodien varbūt negribu tur dziļāk iet tajā tēmā bet arī mēs varam reizēm tā kā novērsties no Dieva un pieķerties jebkam citam. Un tas var kļūt kā elks mūsu dzīvēs. Jebkas, kas ieņem Dieva vietu mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs. Jebkas, kas kļūst mums mīļāks par Dievu. Jo Dievs mums sākotnēji radīja attiecībām sevi. Bet viņi, šī Dieva tauta, viņi teica, ka viņi labāk gribētu atgriezties atpakaļ Ēģiptē, kur viņi bija vergi. Kur viņi dienā smagi strādāja, kur viņi dienā vergoja, nekā mirt tūkstnesī. Un te ir divas rakstvietas, ko es vēlos nolasīt. 2. Mūzes 14, 11 līdz 12. 2. Mūzes 14, 11 līdz 12. Un tie sacīja Mūzem, vai trūka kapu Ēģiptē, ka tu mūs esi izvedis, lai mirstam tūkstnesī? Kāpēc tu mūs esi tā darījis, izvedams mūs no Ēģiptes? Vai mēs jau tev Ēģiptē neteicām, atstājies no mums, lai mēs varam vergot ēģiptiešiem? Jo tas mums būtu bijis labāk vergot ēģiptiešiem nekā mirt tūkstnesī. Amen. Un 2. Mūzes 16, 2 līdz 3. 2 līdz 3. 2. Mūzes 16, 2 līdz 3. Un visi Izraēla bērnu draudze kurnēja pret Mūzu un Āronu tūkstnesī. Izraēla bērni teica viņam, kaut tā kunga roka būtu likusi mums mirt Ēģiptes zemē, kad mēs vēl mitām pie gaļas podiem, mums bija maize pa pilnam, ko ēst. Jo jūs mūs esat izveduši šeit tūkstnesī, lai visi draudze mirtu bēdā. Amen. Un līdzīgi arī garīgi, Dievs viņš mums ir nodrošinājis šo brīvību Jēzu Kristu.
Viņš mūs ir izvedis no šīs verdzības. Bet reizēm mēs kā Izraēla tauta, mēs gribam atgriezties atpakaļ šajā garīgajā Ēģiptē, šajā grēka verdzībā, no kuras Dievs mūs ir atpestījis, no kuras Dievs mūs ir izvedis, no kuras Dievs mūs ir atbrīvojis. Un reizēm šī Ēģipte, viņa var izskatīties tāda ārēji pievilcīga, kā šī pasaule. Bet patiesībā tā ir tā kā butaforija. Tas ir līdzīgi kā, kad arī Ādams un Ieva grēkoja, šis grēks izstījās tik salds, tik skaists, bet patiesībā tas atnesa nāvi. Galatiešiem 5:11. Svabadībā Kristus mūs ir atsabinājis. Tad nu stāviet stipri un neļauties atkal iejūgties kalpības jūgā. Un šis jūgs, viņš var būt tāds smagums, ko mēs nesam, smagums, kas ir uzlikts uz mūsu pleciem. Jāņa 8:32 līdz 36. Jāņa 8:32 līdz 36. Un ja jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvs, tie viņam atbildēja, mēs esam Ābrahama dzimums un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad tu saki, jūs būsiet brīvi? Ja es viņam atbildēju, patiesi, patiesi es jums saku, ik viens, kas grēku dara, grēkvergs, bet vergs nepaliek visu mūžu mājās, dēls gan paliek visu mūžu mājās. Ja nu dēls jūs darīs brīvs, jūs patiesi būsiet brīvi. Amen. Un tas, ko es vēlos teikt, kad arī garīgi Dievs, viņš var mūs izvest no tādas garīgas verdzības, no tādas garīgas verdzības no Ēģiptes, bet ceļā uz šiem Dieva apsolījumiem var būt arī tādi garīgi tūkstneši. Un arī mūsu dzīvēs reizēm ir tādi dzīves periodi, kas ir tādi tūkstnešu periodi, sezonas, kas ir pilna sausuma, kur ir sausums pa ceļam. Kur liekas, kur Dievs tu esi tajā visā? Kāpēc tu, Dievs, tu man esi atstājis? Lai es te mirtu, lai es nomirtu šajā tūkstnesī. Un reizēm Dievs ved mūs uz šiem tūkstnešiem. Bet Jēzus, viņš teica, es jūs neesmu atstājis. Līdz pasaules malai viņš mums nav atstājis un viņš ir līdzās. Un lai kur mēs iet cauri, arī viņš pats tam ir gājis cauri. Arī viņš bija tūkstnesī. Kā rakstīts, ka mums ir augstais priesteris, kurš spēja līdzi mūsu vājībām. Tāpat kārdināts visās lietās, bet bez grēka. Viņš zina, ko tas nozīmē, viņš ir gājis tam cauri. Un kā pats arī Jēzus teica, jā, kad pasaulē mums būs bēdas, bet turiet droši prāt, jo esmu pasauli uzvarējis. Jēzus mums neatbrīvoja no grūtībām, bet Jēzus mums apsolīja nepamest tajās. Viņš mums apsolīja izvest cauri. Un tomēr arī viss, kas ir rakstīts par šo Dievu tautu, kas bija Ēģiptē, kas izgāja, kas bija tūkstnesī, ir rakstīts, ka tas ir rakstīts mums par brīdināšanas zīmi, par brīdinājumu. 1. Korintiešiem 10:13. 1. Korintiešiem 10:13. Jūs piemeklējat vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt pār par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumiem tādu galu, ka varat panest. Amen. Dievs, viņš nav neusticams. Viņš ir uzticams. Dievs ir uzticams. Viņš tur savu vārdu. Viņš tur savus apsolījumus. Dievs paliek nemainīgs. Viņš ir negrozāms. Viņā, kā rakstīts, ka viņā nav pārgrozība ēnas, pārmaiņu ēnas. Un pat ja mēs kādreiz esam neusticīgi, viņš paliek uzticams. Viņš nevar sevi aizliegt, viņš paliek uzticīgs. Viņš nevar pats sevi aizliegt. Un tāpatās arī Dievs, viņš vairāk kārtīgi apžēlojās par Izraēlu tautu. Un ne jau Dievs bija neusticīgs, bet viņi izvēlējās neticēt. Un Izraēls, kurš varēja ieiet šajos Dieva apsolījumos, viņi patiesībā varēja ieiet 11 dienās, bet tas viņiem paprasīja riņķojot 40 gadus pa tūkstnesi. Un tie beigās pat neiegāja apsolītajā zemē, kur piens un medus tek. Bet viņi nomira tūkstnesī aiz neticības. Un tas, ko es saku, tas nav, kad varbūt jūs šodien
neticat un varbūt jūs nomirsiet tuksnesī. Tas nav, ko es saku, bet es zinu par sevi, ka man ir bijis tā, ka vienā brīdī es saņemu vārdu no Dieva un es ticu tam vārdam no visas sirds un esmu redzējis Dieva brīnums, zīmes un paiet laiks un tu to aizmirsti. Paiet laiks un es aizmirstu, ko Dievs teica, ko Dievs ir darījis. Tu sāc neticēt vairs tam. Tu sāc šaubīties. Un patiesībā mēs esam līdzīgi arī šai Izraēla tautai tādā ziņā. Pats Dāvids, viņš bija tāds, vienā brīdī viņš slavēja Dievu, Dievs, tu esi ar mani. Un nākamajā brīdī viņš saka, Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Kur tu esi palicis? Un mēs tādi cilvēki esam. Un, protams, ir arī mūsu dzīvēs kāda apsolījuma, kurus mēs nevaram ne pasteidzināt, ne pātrināt, ne kaut kā, paildzināt. Un es ticu arī, ka tomēr Dieva žēlastība ir lielāka par visu, par mūsu nespēku, par mūsu ticību. Bet es redzu, ka Dieva vārdā Dievs viņš ir ļoti skarbs par šo neticību. Un arī jaunajā derībā mēs varam redzēt ļoti daudz rakstītas, kur šī neticība tiek nosodīta. Un es redzu, ka Jēzus viņš ļoti uzslavē tos, kas ir ticīgi, kas tic, kas viņš uzslavē šo ticību, un viņš to uzteica. Jo arī Ābrakams viņš kļuva taisnots ne caur darbiem, bet viņš ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Un tāpēc tā ticība viņa ir tik svarīga visās lietās, ka, lai arī kas būtu mūsu dzīvēs, ka mēs izvēlamies ticēt, neskatoties uz apstākļiem, neskatoties tam, kam varbūt mums jāiet cauri. Reizēm tas nav viegli, bet nav veltīgi mūsu ticība. Ebrejiem 10, 36 līdz 39 teikts. Ebrejiem 10, 36 līdz 39. Jums vajag pacietības, lai Dieva prāt darījuši iemantot apsolījums, jo vēl maz brīdis tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Un mans taisnais no ticības dzīvos, bet uz to, kas atkāpjas manai dvēselē, nav labs prāts. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas pazušanu, bet tie, kas tic un iemanto mūžīgu dzīvību. Amen. Un es biju domājis, varbūt sākumā lasīt visu nodaļu, bet tas būtu baigi gari. Bet es izvilku kaut kādas tādas raksturvietas, kas man tajā visā uzrunāja šajā tēmā. Ebrejiem 11. nodaļa, kas ir ticības nodaļa. Un ir kāda panti, kas man uzrunā. Un Ebrejiem 11.1. Tur teikts, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Ticība, pārliecība par neredzamo. Kā arī teiks, ka Ābrakams viņš sauca neesošu to, kas tas jau tā kā būtu. Un 11.3 tur ir teikts, ticībā no neredzamā cēlies redzamais. Vārds varētu teikt, tapa miesa. Un mēs skatījām to, tas mājoja mūsu vidū. No neredzamā cēlies redzamais. Un kā ir rakstīts, ka Dieva vārds, viņš neatgriežās tukšā, kamēr tas nav piepildījis to uzdevumu, kādēļ tas ir sūtīts, kamēr tas nav izpildījis uzdevumu, lai tas atgrieztos atpakaļ. 11.6. Bez ticības nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griež, nāks ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Amen. Tas parāda to, ka ticība tā nav veltīga. Nav veltīgi ticēt. Dievs atmaksā, Dievs atbild. 11.8 līdz 12. Ticībā Ābrakams ir paklausījis aicinājumu, gājis to vietu, kas nācās saņemt par mantojumu, un gāja nezidādams, kur viņš iet. Ticībā viņš apmetās apsolītajā zemē kā svešinieks, dzīvodams teltīs ar Īzaku un Jēkabam, tā paša apsolījuma līdzmantoniekiem. Jo viņš gaidīja pilsētu ar stipriem pamatiem, kuras cēlājs un radītājs ir Dievs. Ticībā arī tā pati Sāra spēja kļūt māte, neraugoties uz vecumu, jo turēja par uzticamu to,
kas devis apsolījumu. Tāpēc arī no viena cilvēka, kas turklāt vēl bija vecumā nespēkā, ir dzimuši tik daudz kā debesu zvaigznes un kā neskaitams smilts jūrmalā. Ābrahams nezinādams, kur viņš iet, viņš ticēja un paļāvās uz Dievu. Un tā arī Sāra, viņa kļuva par māti, neraugoties uz viņas vecumu. Līdz ar to Dievs nekad nenokavē, Dievs nekad nav par vēlu, un neviens vecums nav par šķērsli, lai Dievs varētu piepildīt savu vārdu, lai piepildītu savus apsolījumus. Un 11, 13 līdz 16. Šie visi ir miruši ticībā, apsolītās lietas nesaņēmuši, bet no tālienes tās redzēdam un sveikdam un apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes. Jo tie, kas tādas lietas runā, rāda, ka viņi meklē tēvī. Jo viņi būtu domājuši par to zemi, no kuras bija izgājuši, tad viņiem būtu bijis laiks atgriezties, bet tie tiecās pēc labākas, tas ir debesu tēvīs. Tāpēc arī Dievs netur pa kaunu, ka tie viņu sauc par savu Dievu, jo viņš tiem ir sagatavojis pilsētu. Un tas man runā, pat ja mēs iemantotu visu šīs zemes apsolījumus, visu šīs lietas, ko Dievs mums var dot, tomēr tas nestāv klāt šim mūžības apsolījumam. Šis mūžības apsolījums, šis mūžības mantojums, tas ir nebeidzams, tas ir bez gala, tas ir mūžīgs, tas ir nevīstošs vainags. Kaut kas tāds, kas nebeidzās. Ir kāda labāka tēvī, šī debesu tēvī, šī pārākā pilsēta, kur mēs ik viens esam aicināts iemantot. 11, 23 līdz 29. Ticībā Mūzu pēc dzimšanas viņa vecāki paslēpa 3 mēnešus, tāpēc, ka viņš redzēja, ka bērns ir jauks, un viņi nebijās no valdnieka pavēlējiem. Ticībā Mūzes liels izaudzis liedzās saukties par faraona meitas dēlu, labāk gribēdams kopā ar Dievu tautu ciest ļaunumu nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi. Par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mansi, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Ticībā viņš atstāja Ēģipti, nebaidīdamies no valdnieka dusmām, jo it kā neredzamo redzēdams viņš izturēja. Ticībā viņš izpildīja Paskā svētku ierašanu slacināšanu ar asinīm, lai pirmdzimšanu maitētais to neaiztiktu. Ticībā viņš izgāja cauri sarkanajai jūrai, kā pa sausu zemi, ko mēģinot eģiptieši noslīka. Un tā arī šis Mūzes, ko es minēju, kurš izveda Dievu tautu no Ēģiptes, viņš no bērnības, līdzīgi tāpat kā Jēzus, viņš tika pasargāts. Dievs viņu pasargāja, un beigās viņš kļūst par šo Dievu vīru, kurš ir drosmīgs, kurš ir drosmīgs vadītājs, drosmīgs vadonis. Un kā rakstīts te, viņš neizvēlējās šo Ēģiptes bagātību, šo Ēģiptes mantu, šo grēcīgo laimi, bet viņš raudzījās uz šo mūžīgo atmaksu. Viņš raudzījās uz šo atmaksu. Ebrejiem 11, 33 līdz 40. Tas ir pēdējais, kas arī ir šajā nodaļā. Un ko lai es vēl saku? Man pietrūks laiks stāstīt par Gideonu, Baraku, Samsonu, Jaftu, Dāvidu, Samuelu un praviešiem, kas ar ticības valsts ir uzvarējuši, taisnus darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši, lauru rīklus aizbāzuši, uguns spēku nodzēsuši, zobena asmeni izbēguši, pārvarējuši nespēku, karā stipri kļuvuši un svešus kara pulkus piespieduši bēgt. Sievas savus mirušos atguvuši ar augšām celšanos, bet citi tika mocīti, nepieņemdami apsabināšanu, lai iegūtu augšām celšanos. Citi izcietuši izsmieklu un pātags sitiens, bet arī važas un cietumu. Viņi to akmeņiem nomētēti, pārbaudīts, sazāģēta, mira no zobena, staigāja apkārt aitu ādās, kazu ādās, trūkumu ciesdami, spaidīti, mocīti. Viņi, kur pasauli bija necienīgi, maldījās pa tūkstnešiem un kalniem un alām un zemes aizām. Un šie visi, lai gan ticības dēļ viņi saņēmuši liecību, nesaņēma apsolīto, tāpēc, ka Dievs mums kaut ko labāku bija paredzējis, lai viņi bez mums nesasniegtu pilnību. Amen. Un tas, ko es redzu, ka šie ticības vīri un ticības sievas,
Viņi arī piedzīvoja šīs grūtības, viņi piedzīvoja šīs ciešanas, bet ticībā viņi darīja šos varoņu darbus. Viņi tiecās pēc šīs labākās tēvīs, pēc šīs mūžīgās atmaksas, pēc šī mūžīgā atalgojuma. Un daudz no viņiem viņi nesasniedz, viņi nesaņēma šo apsolīto, lai bez mums nesasniegtu pilnību. Un kāda mums šodien ir privilēģija? Jo Dievs mums ir kaut ko vēl labāku paredzējis. Kaut ko vēl pilnīgāku. Un šodien caur Jēzu Kristu mums jaunajā derībā mums ir doti dārgi, mums ir doti lieli un dārgi apsolījumi. Kā rakstīts, ka Jēzus viņš ir labāks derības starpnieks, kas uz labākiem apsolījumiem dibināti. Kā mēs arī šodien dziedinājam, ka Jēzu Kristu ir nodrošināts viss, kas mums ir vajadzīgs. Viņā ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Brīvība, dziedināšana, grēku piedošana. Un Romiešiem 8:1 ir teikts, tad no tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Mēs, tie, kas esam atpirkti, tie, kas esam jaunpiedzimuši, tie, kuri mēs esam attiecībās ar Jēzu Kristu, mēs esam viņā un viņš mūsos. Līdz ar to mēs esam Jēzu Kristu, un Jēzu Kristu mums ir dot pilnīga brīvība. Viņā nav nekādas pazudināšanas. Verdzības vietā mums ir dot pilnīga brīvība. Nāves vietā dzīvība. Bezcerības vietā cerība. Mums ir dāvāta mūžīgā dzīvība. Mums ir dāvāta mūžīga cerība. Un Jēzus viņš piepildīja visu, lai mēs to varētu iegūt. Caur viņu mēs esam šie dārgi atpirktie. Caur viņu mēs piederam Dievam. Caur viņu mēs esam šī Dieva tauta. Caur viņu mēs esam šie Dieva bērni. Mēs esam šie ķēnišķīgie priesteri svētā tauta. Mēs esam viņa mantinieki. Un mums pieder viss, ko Dievs dod. Mums pieder brīvība, mums pieder dziedināšana, atbrīvošana. Tā mums ir dota dāvāt. Un tā ir dota kā žēlstības dāvana. Tā mums dota nepelnīt. Dāvanu mēs nevaram nopelnīt. Mēs varam nopelnīt algu, mēs varam nopelnīt atalgojumu, bet dāvana ir kaut kas, kas nāk no brīvas gribas, kas nāk bez nopelna, kas nāk bez maksas, kas dota bez maksas. Jo arī mēs visi esam grēkojuši. Mums nevienam nebija pa spēkam kļūt par Dieva bērniem, par viņa mantiniekiem. Bet mums tas ir dots ar žēlstību. Mums ir dots šis pestītais, mums ir dots šis glābējs. Mēs tiekam glābti, mēs tiekam pestīti, mēs tiekam taisnoti, pateicoties šai žēlstībai. Un ar viņu mums ir iespējams ieiet šajos Dieva apsolījumos. Mums nav jānomirst līdzīgi kā Izraēla tauta, kas nomira tuksnesī. Jēzu Kristu mums ir iespējams tas. Jēzu Kristu mums ir iespējams saņemt šos apsolījumus. Viņš ir nodrošinājis, viņš ir panācis pilnīgu izpirkšanu, viņš ir panācis pilnīgu. Viņā tas ir iespējams. Un pār visam viņš mums ir sagatavojis šo mūžīgo apsolījumu, šo mūžīgo mantojumu. Izraēla tautai šī zeme bija šī piens un medus taka. Tāpatās mums ir šī mūžība, kur būs piens un medus, kur būs laime, kur būs prieks, kur nebūs vairs ne sāpes, ne ciešanas, kur nebūs vairs grūtības, kur nebūs vairs nekas no tā, kur nebūs vairs grēka, kur nebūs nekas, kas mums nospiež, kas saista, kas tur. Dievs mums ir aicinājis pār visam šo apsolījumu. Šī dzīve varbūt viņa ir kā tuksnes, bet tur mūžībā, tur būs paties prieks, tur būs paties līgsmīgi, tur viņš žāvēs mūsu asars. Tas ir tā vērts to izturēt. Tas nav veltīgi dzīvot šo dzīvi un izturēt, iet caur šīm grūtībām. Un paldies Jēzum Kristum, kad viņš mums dod arī šīs pasaules, šīs zemes lietas, šos apsolījumus, ko viņš ir apsolījis mums.
Bet pār visam, lai arī kā šie ticības vīri, ka mēs raudzamies uz šo tēvī, šo debesu zemi, ka mēs ilgojamies pēc šīs debesu zemes. Un kā Dieva vārds arī saka, dzenieties pēc manas valstības, uz pārējās lietas jums piemetīšu. Kā Jēzus, jā, viņš vēlas to mums dot. Viņš vēlas dot visas lietas. Kā gan viņš nedāvinās mums visas lietas. Viņš pašu savu dēlu nav saudzējis, atdodams savu dzīvību. Kā gan viņš mums nedāvinās visas lietas. Tāda ir viņa sirds. Viņš vēlas dāvināt, viņš vēlas dot šo žēlastību mums. Jā. Es aicināšu jūs piecelties kājās. Mēs pielūksim vēl Dievu. Jā. Halleluja, Tēvs. Halleluja, es Tev pateicos, Jēzus, kungs, ka Tu būsi atbrīvojis no garīgas verdzības, Tēvs. Paldies Tev, kungs, ka mēs bijām grēka vārgi, kungs. Mēs nepiederējām sev, mēs bijām miruši savos grēkos. Paldies, kungs, ka Tu sūtīji savu dēlu. Ka Tu sūtīji savu glābēju, kungs, ka mēs varam būt brīvi, kungs. Ka Tu mūs atbrīvo no šīs grēka verdzības. Es lūdzu, kungs, lai mēs nekad nevēlamies atgriezties apakaļ šajā Ēģiptē, kungs. No kuras Tu mūs esi izvedis, no kuras Tu mūs esi atbrīvojis, kungs. Es lūdzu, lai mūsu sirds nekad negrib tur atgriezties, Dievs. Jo, kungs, labāk ir ar Tevi kopā, Dievs. Pat, ja jāiet caur grūtībām, pat, ja jāiet caur ciešanām, Dievs. Nav nekā labāk, kā iet kopā ar Tevi, Dievs. Es pateicos, Dievs, ka Tu nekad neatstāji. Tu nekad nepamet, Dievs. Pat, ja mēs ejam caur tūkstošiem, caur sausumu. Paldies, ka Tu esi ar mums, kungs. Paldies, ka Tevī, Jēzu Kristu, ir nodrošināts viss, kas mums ir vajadzīgs šai dzīvei un mūžībai. Paldies, ka Tu piepildīji visu pie krusta. Paldies, ka Tu mūs esi darījis brīvs, kungs. Un mēs varam šodien apliecināt, ka mēs esam Tavu bērni, ka mēs esam Tavi mantinieki, ka mēs esam dārgi atpirktie. Paldies Tev, Jēzu. Un es lūdzu, kungs, lai mēs vienmēr, kungs, savā acu priekšā turam šo mūžības mantojumu, ka mēs tiecamies pie šīs debes tēvīs, lai šīs zemes, kungs, lietas mums, lai tās mums nešķiet dārgākas. Par to, kungs, uz ko Tu mūs aicini mūžīgi, kungs. O, Dievs, ka mūžīgais aicinājums ir tas, uz ko mēs šodien skatāmies, ka mēs lūkojamies, ka mēs gribam iemantot to, Dievs, ka mēs gribam ieiet tur, Dievs, būt mūžīgi kopā ar Tevi, būt mūžīgā sadraudzībā, būt tur, kur piec un medus tek, kur būs sirds, būs pilnīgi līksmas, kur būs patiesa brīvība, kur nebūs nekā, kas moka, kas saista, kas tur. Un es lūdzu šajā vietā, Dievs, kungs, ja kāds varbūt šodien ir Dievs, varbūt savažot, sasaistīts. Kungs, ka Tu šodien dari brīvi, kungs. Atbrīvo, kungs, katru saistīto, Dievs. Jēzu, Tu esi tas, kas atbrīvo saistītos. Tu palaid vaļā cietumnieks. Tu atbrīvo no važām. O, kungs, un es lūdzu šodien, kungs, lai katras grēka, kungs, saites, katras važas tiek salauztas. Ka mēs šodien topam brīvi Tevī, Jēzus. Ka mēs varam piedzīvot patiesu brīvību, ko Tu esi mums devis, ko Tu esi jau sniedzis pie krusta Golgātā. Es pateicos, ka Tu samaksāji šo cenu, lai mēs būtu brīvi, lai mēs būtu dziedināti. Es lūdzu Jēzus vārdā, lai kungs plūs šodien, lai nāk, kungs, Tavu brīvību, lai nāk Tavs gars, jo kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Mums vajag brīvību Tevī. O, kungs, es lūdzu, dari brīvi, kungs, dziedini, paņem katru smagumu nost, kungs. O, kungs, paņem visu, kas tur, visu, kas nospiež. O, kungs, un kungs, lai šodien mums ikvienam ir šis jaunais sauciens. Es gribu Tev sekot, Jēzus. Es gribu Tev iet, kungs, līdzi. Vadi mani, kungs. Es pateicos, kungs. Tu vadi, kungs, arī caur tūkstošiem, bet Tavs vārds saka, ka Tu vadi mūs zāļainās ganībās.
pie skaidra ūdens. Tu atspirdzinās mūsu dvēseli. Halleluja, kungs. Tu esi labais gads, kas mūs vada uz šīm zāļainajām ganībām, pie šī skaidrā ūdens. Un es zinu, kungs, ka mūžībā mēs tiešām to varēsim patiesi baudīt. O, kungs. Un, kungs, es jau pateicos, ka arī šajā dzīvē, kungs, tu dod visu, ko mēs tev lūdzam, ko mēs tev prasam pēc tev prāta. Paldies tev, Jēzus, ka tu nodrošini visas lietas. Un es lūdzu, kungs, ka mēs meklējam savu palīdzību pie tevis. Ka mēs meklējam, kungs, ka mēs ieraugam, ka tā ir tevī, kungs. Un Dievs, es lūdzu, kungs, arī, kungs, varbūt ir kaut kādas lietas, kungs, ko mēs esam aizmirsuši, ko tu teici mūsu dzīvēs. Varbūt ir lietas, ko mēs esam aizmirsuši, ko tu darīsi. Ka mēs varam šodien atcerēties un teikt, paldies tev, Jēzus. Paldies tev, Jēzus. Paldies par tiem brīnumiem, ko tu darīsi. Paldies, ka tu man esi izvedis no tā, kuras bija. Paldies tev, Jēzus. Kungs, lai šodien mēs varam pateikties tev, Dievs. Halleluja, slavē tev vārdu. Es pielūdzu tev, Jēzus. Es pielūdzu tev, Jēzus. Es pielūdzu tev, kungs. Paldies tev, Jēzus. Paldies par taviem apsolījumiem. Paldies, ka tie ir tevī jauni, āmen. Tie ir patiesi un īsti, kungs. Tu nemelo. Tu neesi melis, kungs. Bet tu, ko tu saki, to tu arī patiesi domā, Dievs. Tu patiesi to vēlies piepildīt, un tu piepildi. Es lūdzu, lai mēs esam pacietīgi, lai mēs esam tie, kas iztur, ka mēs esam tie, kas sagaida, ka mēs esam tie, kas paliek tev uzticam, Dievs. Un pat, ja mēs neesam bijuši uzticam, tu paliec uzticams, Dievs. Un, Dievs, ja mēs esam bijuši neuzticam, ka mēs nākam pie tevis, Jēzus, ka tu vari mūs šķīstīt un mazgāt, ka tavs asins mazgā un šķīstīt, ka tavs asins mūs tīri šodien, ka tas mūs atjauno, kungs. Paldies, Jēzus. Paldies par tām visām privilēģijām. Paldies, ka mēs varam saukties par taviem bērniem. Paldies par šo pilsonību, kungs. Paldies, ka mēs esam tavi debesu valstības pilsoņi. Paldies, kungs, par tev mantojumu. Paldies par tiem apsolījumiem. Es tev vēlreiz pasakos, kungs. Paldies, kungs, ka varenas lietas tu esi paredzējis savai tautai, saviem bērniem, jo tu esi varens Dievs, un tev viss ir iespējams. O, tu esi spēcīgs. Tu esi tas, kungs, kas izved no Ēģiptes. Tu esi tas, kas pāršķila jūru. Tu esi tas pats šodien, mans Dievs. Tas pats Dievs mūsu dzīvēs. Šajā vietā es pateicos, ka tu neesi mainījies. Es pateicos, Dievs, ka tu esi varens Dievs. Tu turi savu vārdu, un mēs redzēsim tavu vārdu. Arī šodien, Dievs, es lūdzu, lai slimības aiziet tavu vārdu spēkā, lai brīvība, kungs, no visām važām, lai nāk tavs spēks, lai viss, kas saista, tiek tiešām sarauts šajā vietā pilnīgi brīvība. Ko dēls dara brīvi, tas patiesi ir brīvs. Es lūdzu Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Ja tev ir vajadzīga aizlūkšana, var nākt, mēs lūgsim par tevi. Mēs lūgsim, mēs ticēsim, lai svētais garš šodien kalpo, lai Jēzus, lai viņš ir tas, kas kalpo. Kungs, esmu nespēcīgs draugs, bet tu Jēzus caur mums, tu Jēzus darbojies šajā vietā, dari savu darbu, pieskaries ļaudīm, maini sirds un dzīves. Ja tev ir vajadzīga aizlūkšana, mēs vēlamies aizlūgt par tevi. Nāc droši priekšā. Viņš ir dzīvības maize, viņš mūsu prieka upē, patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Viņš ir dzīvības maize, viņš mūsu prieka upē, patiesais vārds, kas mums vajadzīgs.
vajadzīgs. Viņš ir dzīvības maize, viņš mūsu prieka upē. Patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Viņš ir dzīvības maize, viņš mūsu prieka upē. Patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Viņš ir dzīvības maize, viņš mūsu prieka upē. Patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Viņš ir dzīvības maize, viņš mūsu prieka upē. Patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Viņš ir dzīvības maize, viņš mūsu prieka upē. Patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Viņš ir dzīvības maize, viņš mūsu prieka upē. Patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Viņš ir dzīvības maize, viņš mūsu prieka upē. Patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Viņš ir dzīvības maize, viņš mūsu prieka upē. Patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Nāciet, nāciet, visi, kam slāpst. Nāciet, nāciet, smēliet no dzīvā ūdens. Nāciet, nāciet, visi, kam slāpst. Nāciet, nāciet, smēliet no dzīvā ūdens. Jēzus, vienīgi Jēzus, spējīgi dziedināt no visām sāpēm. Jēzus, vienīgi Jēzus, spējīgs iepriecināt mūsu sirdīs. Jēzus, vienīgi Jēzus, spējīgs dziedināt no visām
Jēzus, vienīgi Jēzus, spējīgs iepriecināt mūsu sirdīs. Nāciet, nāciet, visi, kam slāpst. Nāciet, nāciet, smēliet no dzīvā ūdens. Nāciet, nāciet, visi, kam slāpst. Nāciet, nāciet, smēliet no dzīvā ūdens. Viņš ir dzīvības maize, viņš mūsu prieka upē. Patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Viņš ir dzīvības maize, viņš mūsu prieka upē. Patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Viņš ir dzīvības maize, viņš mūsu prieka upē. Patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Jā, mīļie, slava Dievam par draudzi, slava Dievam, kad mēs šeit esam brāļi un māsas ticībā, un vienam ir tāda dāvana, otram ir citāda dāvana, bet draudze ir tā vieta, kungs, kur kungs mūs vēlas svētīt, kur Dievs Tēvs mūs vēlas svētīt, kur mēs varam saņemt, kā Alvis no paša sākuma teica, kad Dievs viens zina, pēc kā mēs esam atnākuši. Dievs viens zina, pēc kā mēs esam atnākuši, bet, lai saņemtu, ir jālūdz. Un citreizīti vienkārši tā ir iznākšana priekšā un vienošanās ar otru par kādu vajadzību. Vienkārši vienošanās vienā prātā. Vai citreizīti tā ir lietu celšana gaismā, kā Dieva vārds saka. Lai tavā dzīvē atspīdētu gaisma, lietas ir jānes gaismā, tās ir jāatklāj. Un draudz ir tā vieta, kur ir šī drošība. Pasaulē cilvēki iet pie terapeitiem, pasaulē cilvēki iet pie terapeitiem un runājās un dalās ar to, kas ir bijis. Bet draudz ir tā vieta, kur mēs varam dalīties, kur mēs varam saņemt, kur mēs varam dot, kur mēs varam kalpot viens otram. Un Dievs tiešām lieto savus traukus, kur ir šķīstījušies, kur ir tīrījušies, sagatavojušies. Dievs lieto katram labam darbam. Mēs ticam, ka Alvis ir šķīstījies, ka Alvis ir tīrījis savu dvēseli, savu sirdi, lai būtu tīrs Dieva rokās trauks. Un Alvi, paldies Tev par Tavu kalpošanu, paldies Tev par Tavu nodošanos. Kāds varbūt vakardien visu dienu pavadīja sporta zālē vai vēl kaut kādas lietas darot, bet iespējams tu pavadīji visu dienu gatavojot Dievu vārdu. Un paldies Tev par to. Un, jā, mīļā draudze, un tāds ir Dieva darbs. Tas kaut ko prasa, tas vienmēr kaut ko maksā. Bet, ja tu esi gatavs dot, ja tu esi gatavs atdot no sava, tad Dievs arī pagodinās. Un kas var būt brīnišķīgāks, kā būt Dieva lietotam? Nav nekā brīnišķīgāk, bet mēs šeit varam to lietot. Mēs šeit varam baudīt to svētību, baudīt augļus. Tā kā, ja tu vēl domā, tad kamēr mums vēl ir kāds brīdis,
informācijai, paziņojumiem, un kamēr vēl Alvis ir šeit, tu vari droši arī iznākt un saņemt arī aizlūgšanu. Jā, mīļie, un gribēju tikai dažas lietiņas pasacīt par tiem ziedojumiem, ko iepriekš vācām. Tātad šodien ir 17. Pēc tam ir 22. vai 3. Jā? Un tad ir, vai ko es runāju? 17 plus 7, 24, jā? 24. Un tad ir 1. Un tad tās vēl šīs svētdienas ir iespējams ziedot Ukrainai un iespējams ziedot Ugandai. Tad uz aploksnītes virsū ir jāuzraksta mērķis, kam. Un tad jau ir decembris, un tad jau arī tā naudiņa tiks sūtīta, kur viņai būs pielietojums, un slava Dievam par to, jo, protams, mēs varam rūpēties par savām iegribām un iepriecināt savas dvēseles, kas nav slikti, kas ir arī labi, protams, par savu namu pirmām kārtām parūpēties, bet Dievs ir teicis, ka viņš arī dos tā, ka paliek pāri labiem darbiem, un lai mūsu sirds ir atvērtas dot, jo, kā jau mēs arī zinām un dzirdējām, kad viņš ir atdevis sevi visu, un viņš mums dāvināja visu, un arī mums pienākas ar tādu pašu mīlestību kalpot otram, savam tuvākajam. Un mums ir tas ir mūsu aicinājums sekot Jēzus piemēram, slava Dievam par to. Jā, mīļie, un mums rītā ir valsts svētki, un ko jūs novēlētu savai tautai? Droši varat teikt, ko jūs? Dievbijīgu valdību, jā. Droši laimiņu. Dievu, mieru. Saticību, mieru, dievbijīgu valdību. Ko es vēl novēlētu savai tautai? Dievu. Ja būs Dievs, tad būs pārējās lietas. Vēl kādu novēlējumu mūsu zemē, mūsu tautai? Dieva svētību. Slava Dievam, ka Dieva svētību ir vēlējuši jau cilvēki tik daudzus gadus pirms mums, un ka Dieva svētībā ir arī balstīta mūsu himna. Es nezinu citu valsti, kurai būtu tik brīnišķīga himna. Jāsaka gan atklāt, ka es nezinu daudz valstu himnas, bet Dievs svētī Latviju, tā ir brīnišķīga vēlējuma dziesma, jā, Laima. Brīnišķīgi. Jā. Dikti tā. Ai, mana dzimtā Latvija, tu viskaistākā no zemēm. Tavs skaistums katrā gada laikā. Tu ziemā tērpies baltām pūku segām, nāk pavasars ar dzidrām upju čalām un putnu treļiem augstu gaisā. Jau vasara pa pēdām ar tauriņdejām un bišu sanēšanu. Un bišu sanēšanu ābēziedos. Un atkal rudens klāt ar košiem lapu virpļiem un noklāja zemīti visdažādākās krāsās. Tu esi mana senču dārgā zeme, kur esam laimīgi un brīvi, lai Dieva svētīta ir mūsu dzimtā zeme. Amen. Slava Dievam, patiešām laimīgi un brīvi mūsu zemē. Slava Dievam. Vēl kādi vēlējumi mūsu valstī svētkos?
Kādas domas? Ko jūs ilgotos šeit piedzīvot? Sendī, kādas tev domas, ko tu gribētu savā zemē piedzīvot? Daudz mīlestību, jā. Daudz mīlestību. Jā, mīļie, tāpēc to mēs visu varam mūsu zemē vēlēt un lūgšanā to nes Dievu priekšā. Un Dievs ir tas, kurš dzird lūgšanas, un Dievs ir tas, kurš uzklausa, un Dievs ir tas, kurš dara. Jā, tā arī darīsim, nesīsim to Dievu priekšā lūgšanā par mūsu zemi. Vēl es gribēju atgādināt, ka nākošajā sestdienā 5:00 ir iespēja vienoties un tikties ar citiem brāļiem, māsām Jelgavā, goda bīskapa rīkotajos dievkalpojumos, kas jau ir vairāk kā mūsu draudzei gadu. Slava Dievam par šiem dievkalpojumiem. Slava Dievam par šīm iespējām nākt no visas Latvijas kopā un vienoties Dieva slavā, pielūgsmē, arī lūgšanās par savām vajadzībām. Vai ir vēl kādas lūgšanas, par ko mēs kopā varam lūgt Dievu? Lūstavam klaps. Mana vecā mamma arī bišķi ar klāpu cīnās. Jā, Santai par veselību. Un kā mazais puika, es pat nezinu vārdu. Kā bija? Viņa viss kārtībā. Slāva Dievam. Skaisti. Jā. Vēl kādas kopīgas vajadzības? Auces laima. Starp citu, Valērija, mums te ir iekšēji apņemšanās, jūs nezināt, bet mums ir apņemšanās, jā, par līgu lūgt katru lūgšanu laiku. Auces laima. Nu, Valērijas saprata. Jā, Sendī, bet varbūt tu gribi uz personīgi. Tā kā tu esi šeit, tad tu varbūt mēs varam pielūgt pa kopīgiem vajadzībām. Varbūt tu vari iznākt personīgi, tad mēs varam, tā kā tu esi te izmantot to izdevību, tad par tevi personīgi aizlūgt par Sendiju. Jā, mēs par viņu turpinam lūgt. Satraukusies. Jā, braukšanas eksāmens Andijai. Jā, vēl kādas domas kopīgajām lūgšanām? Par Anitu. Mācītāji bauda ģimenes laiku Rīgā kopā ar savējiem, visu lielo saimi. Pa jūru? Aha. Bet jūs jau neesat mainījis stūri, jūs pie autostūris joprojām, ja? Tiešām visas jūras, viss ir Dieva rokās, vai ne? Jo
Jo vienu dienu ir miers, otru dienu ir viļņi un vētra. Amen. Slāva Dievam, tā ir Dieva žēlstība. Slāva Dievam. Jā, gulēt, lai ir tas nomodas mirklis visu laiku, vai ne? Jo, mīļie, ja mums visu laiku viss būtu kārtībā, vai mēs tvērtos pie Dieva? Būtu švaki, vai ne? Tāpēc arī Dievs gādā par... Tikai tad, jā. Dieva žēlstība visu laiku ir, vajadzīga, visu laiku jāmeklē Dieva žēlstība un pateicība par visām lietām. Jā, mīļie, esat aicināti kopā vienosimies lūkšanās un kā katrs jūtaties ērti, vai sēžot, vai stāvot, tam laikam nav nozīmes, bet jāatrod tā pozīcija, kur tu esi ar atvērtu sirdi un ar fokusētu prātu. Tas ir tas. Ja tu domās par to, kā mājās jau cep pankūkas, tad tā lūkšana nebūs tik vērtīga. Tāpēc izdomā, kā tu savu miesu vislabāk nofokusēsi, savu prātu vislabāk nofokusēsi un būs ar atvērtu sirdi vienoties kopīgā lūkšanā. Paldies Tev, mīļais debes Tēte, es Tev slavēju, es Tev godinu, es Tev teicu, es Tev paaugstinu, pagodinu šajā vietā. Kungs, paldies Tev par Tavu vārdu, Kungs, Dievs, kas ir nemainīgs, kas ir varans un spēcīgs. Paldies Tev par šo debes Tēte evaņģēliju, kas tiek sludināts visām tautām uz atgriešanos, Kungs, jo nav nekā vērtīgāka, nav nekā svarīgāka, Kungs, ka mēs atgriežamies pie Tevis, Jēzus, ka mēs savās sirdīs atgriežamies, savos prātos, Kungs, noliekam Tevi kā pirmo prioritātu un visas pārējās lietas pēc tām. Kungs, paldies Tev par Tavu vārdu, ko mēs atkal varējām dzirdēt, Kungs, un atgriezties savos prātos, savās dvēselēs, atgriezties, atjaunoties. Paldies Tev, debes Tēte. Mīļais debes Tēte, mēs Tev paskamies par mūsu zemi, mēs Tev paskamies par mūsu tautu, mēs Tev paskamies par mūsu zemes himnu. Paldies Tev par šo dārgo himnu. Dievs svētī Latviju. Paldies Tev, Kungs, Dievs, ka visa tauta to rītdien dziedās, lai Dievs svētī Latviju. Kungs, paldies Tev! Mēs Tev pasakamies par šiem patriotiskajiem valsts iedzīvotājiem, par šiem nacionālistiskajiem valsts iedzīvotājiem. Kungs, Dievs, bet debes Tēte, tiešām, lai šie dziesmas vārdi, ko viņi dzied, lai tā nav tikai nodziedāšana, bet debes Tēte, ka katrs iedziļinātos tajā, ko viņi dzied, Kungs, ko viņi piesauc, ko viņi lūdz, debes Tēte, un lai mēs patiešām varam dzīvot Tavā žēlstībā mūsu zemē. Tu dzirdēji, Kungs, Dievs, mūsu vēlējumus, Tu dzirdēji, Kungs, Dievs, ka mēs vēlam mūsu zemē dievbijīgu valdību, ka mēs vēlam mūsu zemē mieru, ka mēs vēlam mūsu zemē saticību, ka mēs vēlam Tevi pašu mūsu zemē, ka mēs vēlam Tavu svētību mūsu tautai, Kungs, ka mēs vēlam mīlestību, Kungs, ka mēs gribam mīlestību mūsu zemē, ka mums nav jābrauc uz citu zemi, lai baudītu mīlestību, lai baudītu svētību, ka mums nav jābrauc laimi meklēt citā valstī, citā zemē, Kungs, mēs savā zemē, savās mājās, savā dzimtenē varam baudīt Tavu žēlstību, Tavu svētību. Mēs lūdzam, Kungs, pasargā no visiem ļaunajiem nodomiem, sātana nodomiem. Kungs, mēs esam nākuši, mēs esam likti šajā vietā, nevis lai mierīgi te dzīvotu klusiņām kaut ko čukstātu, bet, Kungs, Dievs, lai cīnītos pret visām ļaunajām valdībām, varām, Kungs, Dievs, šīs pasaules telpā un izcīnīt, Kungs, Dievs, savai zemē Tavu žēlastību, Tavu apsardzību, Tavu svētību, lai izcīnītu, Kungs, Dievs, ar savām lūkšanām, ar savu iestāšanos, ar savām garīgajām, Kungs, Dievs, nomodas lūkšanām. Kungs, paldies Tev, ka Tavas lūkšanas ir tās, kas maina apstākļus. Tu uzklausi lūkšanas un Tu dari, Kungs, Dievs, kā savi bērni lūdz. Tu esi savā vārdā to teici, jums nav, jo jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nesaņemat, jo ar ļaunām sirdīm lūdzat, bet debes Tēte, ka mūsu sirds būtu patiešām
patiešām, kungs Dievs, šķīstas, ka mēs gribētu savai tautai labāko, ka mēs gribētu saviem bērniem, saviem kaimiņiem labāko, kungs Dievs, mūsu zemē. Paldies Tev, debes Tēt. Mēs Tev paskamies par nākošās sestdienas dievkalpojumu Jelgavā, kungs Dievs, lai tas ir pilns ar slāpstošiem, ar pazemīgiem Taviem bērniem, ar bērniem, kas ir gatavi dot un gatavi saņemt, debes Tēt. Mēs Tev pasakamies par godabīskapu, kurš to organizē jau 11 gadus, kungs, paldies Tev, stiprina viņa veselību, kungs Dievs, stiprina viņa apņemšanos, aiziet līdz galam ar uzvaru, kungs Dievs, Tavā spēkā, uz Taviem spārniem, debes Tēt. Mēs Tev pasakamies par Santu, mēs Tev pasakamies par viņas veselību, kungs, Tu redzi, kungs, ka tā nav spēcīga, bet es Tev pasakos, ka Tu savās brūcēs esi izdarījis, kungs, dziedināšanu, ka Tu esi piepildījis dziedināšanas darbu un ka arī Santu to var saņemt. No Tevis, no Tavas žēlstības, ticībā uz Tevi viņu var saņemt, kungs Dievs. Jēzus Kristus varenajā vārdā es lūdzu Tavu žēlstību, Santai, es lūdzu stiprinu viņas paļaušanos, viņas ticēšanu uz Tevi, viņas meklēšanu, kungs Dievs, un stiprinu viņu arī caur tēta ticību, stiprinu viņu caur meitas ticību, un kungs, ka arī viņa pati sāk meklēt palīdzību pie Tevis, to es Tev lūdzu un pasakos. Paldies Tev par Gustavu, kungs Dievs, paldies Tev par šo jauno brīnišķīgo mīļo dēlu, kungs Dievs, Guntai, debes Tēt, mēs Tev par viņu slavējam, godinam, teicu, viņš ir dāvana savai mammai, savam tētim, savai māsai. Paldies Tev, mēs lūdzam Tavu žēlstību, apsardzību Gustavam un paskamies par pilnīgu dziedināšanu Jēzu Kristu no klepus, tāpat arī par manu veco mammu, pilnīga dziedināšana Jēzu Kristu no klepus. Slava, gods un pateicība. Paldies Tev par laimu, kungs Dievs aucē. Paldies, ka ir uztaisīta operācija. Mēs lūdzam Tavu žēlstību un veiksmīgu atlapšanu. Mēs Tev paskamies par Līgu, debes Tēt, par viņas vīru, kungs Dievs, kas kungs atceras savu sievu, kungs, un zina, ko sievai novēlēt, Dievu, Jēzu. Kungs Dievs, ticību, debes Tēt, un mēs arī to pašu novēlam Līgai, kungs, un lūdzam, ka viņa pati to atzītu, un pati to saprast, un pati to izvēlētos, ka Tu esi pats visaugstākais, pats vissvarīgākais, pats visdārgākais viņai dzīvē. Kungs, ka viņa atgriež pie Tevis ar visu savu sirdi, no visa savu spēku, ar visu savu prātu, ar visu savus, kungs Dievs, ar visu sevi. Mīļais Tēt, mēs Tev pasakamies par Sendiju, kungs, ka arī viņai būs jāiet cauri procedūrām. Kungs, ka Tu viņu stiprini, ka Tu viņu svētī, ka viņa kājas nepieduras pie akmens. Kungs, ka viņa var ieiet palātā dziedādama, dungodama, kungs Dievs, svētības dziesmas, var dziedāt Tev slavu un pateicību un teikšanu, kungs, un iziet caur visām paredzētajām procedūrām ar Tavu žēlstību, ar Tavu apsardzību un būt pateicīgi un priecīgi par to, cik varans un spēcīgs Tu esi, debes Tēt. Tāpat arī Valērijām, kad viņš dosies ar kuģi, kungs Dievs, pāri jūrai uz otru krastu. Paldies Tev, kungs, paldies Tev, kā Tu saviem mācekļiem apsolīji. Mēs celsimies pāri, mēs dosimies pāri, kungs Dievs, lai arī Valērijas, kungs Dievs, savā prātā ir drošs, kungs, ka Tu esi viņam paredzējis nonākt pāri, ka tur ir gala mērķis, kungs, un ka viņš tur arī nonāks Tavā žēlstībā, kungs, bet vienmēr, lai ir pazemība Tavā priekšā, lai ir pazemība, kungs Dievs, lai Tava vaiga, kungs Dievs, meklēšana, kungs, un Tavā priekšā, kungs, lai ir pazemīga sirds. Paldies Tev, mīļais Tēt. Mēs Tev pasakamies par Valteru, kungs Dievs, kuram ir šī ādas slimība un kurš gaida uz palīdzību, debes Tēt. Mēs Tev pasakamies, ka palīdzība ir pie Tevis, un tā nekur nav aizgājusi, tā nekur nav samazinājusies, tā ir pie Tevis. Mēs lūdzam, debes Tēt, par pilnīgu, kungs, atjaunošanu Valteram, bet, kungs, lai viņš meklē, lai viņš to sastop un atrod Tevī, Jēzus varenajā vārdā, debes Tēt. Mēs Tev aizlūdzam par Andiju, kurai, kungs, tuvojas braukšanas eksāmens, debes Tēt. Mēs lūdzam mieru, ne baldriāņi, nekādas citas, kungs, Dievs drapas, debes Tēt, nedos mieru. Debes Tēt, tās kaut ko nomāks, kaut ko nomierinās, kaut kādus nervus, bet debes Tēt, Tu dod īsto mieru, kungs Dievs, un lūdzam Andijai iepazīt Tevi, jo Tu esi persona, miers ir persona, kungs,
Kungs, Jēzus, tu esi miers, un mēs lūdzam Andijai iepazīt tevi personīgi, Jēzus varenajā vārdā. Mēs tev paskamies par Anitu, Kungs, Dievs, mēs tev paskamies, ka viņa ir, viņa ir tava meita, viņa ir daļa no draudzes. Kungs, paldies tev par Anitu. Mēs svētījam viņu Jēzus Kristus varenajā vārdā. Mēs lūdzam tavu svētību, tavu žēlstību, tavu iepriecinājumu šajā svētku laikā, ka viņi tiek iepriecināti no tevis īpašā veidā ar dāvanām, kā mēs dzirdējām, kas nav jānopelni, kas nav jāizlūdz, bet tu, Kungs, Dievs, no labprātīgi, no labas sirds to dod. Kungs, lūdzam dāvanas Anitai. Debestē tāpat pasakamies par mācītāju, Kungs, Dievs, par viņas kalpošanu, par viņas uzticēšanos tev un, Kungs, Dievs, arī nodošanos tev, nodošanos arī draudzē un atvērtu sirdi draudzes cilvēkiem. Kungs, svētī un iedrošina arī viņu, Kungs, šajā laikā esot ar bērniem kopā. Un debes te dod arī stiprinājumu, dod arī vīziju, dod arī redzējumu, Kungs, Dievs, kā vadīt kalpošanu uz priekšu arī šajā svētku laikā, Kungs, Dievs, dod savas domas, dod savas idejas, Kungs, Dievs, un arī gudrību, kā to visu piepildīt, realizēt, jo, kad tu esi aicinātājs, tad tu būsi arī darītājs. Mīļais debes tēt, mēs tevi slavējam, mēs tevi godinam, mēs tevi teicam Jēzus varenajā vārdā. Amen. Amen. Visi teica amen un amen, amen. Mīļie, paldies, ka jūs bijāt. Vēl ir iespēja iznākt uz aizlūgšanu un esiet svētīti jaunajā darba nedēļā, atpūtas nedēļā, kas no kuram ir paredzēts un sagatavots. Amen.